bērnībā man nebija īpaši labas attiecības ar sportu. Skolas laikā es pat biju atbrīvota no fizkultūras nodarbībām veselības stāvokļa dēļ, jo man sāpēja ceļi. Es ik pa laikam biju slimnīcā sakarā ar šo problēmu. Bet, kad man bija 13 gadi, es ieraudzīju, ka netālu no mājām atvērās sporta klubs, un tur bija aerobikas nodarbības bērniem. Un tā nu es izlēmu, ka par spīti savām veselības problēmām es iešu pamēģināt. Aizgāju, iepatikās, saslimu ar to. Man patīk tas, kad ieejot zālē, sakoties treniņam, tā ir tā kā cita pasaule, cita realitāte. Vienalga, kas bija pirms tam, pat ja ir slikts garastāvoklis vai kaut kādas problēmas, ieejot zālē, viss mainās. Tāpēc, kad pretī ir cilvēki, man viņiem ir jāsniedz kaut kāda iedvesma, pozitīvisms, un es no viņiem saņemu pretī to pašu. Tā ir tā kā atgriezniskā saikne. Un es smaidu, viņi man smaida pretī. Un pēc nodarbības pienāk klāt, pasaka paldies, bija forši. Un tas, man liekas, tas pats labākais trenerim. Ja cilvēkam ir kaut kāds sapnis, viņam noteikti ir jātic tam sapnim, ir jāiet uz to, jānotic pašam sev. Un vienalga, ko pārējie saka. Ļoti daudzi teiks kaut kādus negatīvus komentārus, teiks, tu to nevari, tas nav priekš tevis. Bet ja cilvēks to patiesi vēlās, ja viņam ir šis sapnis, viņam ir jāiet uz to par spīti kaut kādām dzīves piespēlētām grūtībām.